Šodien esmu atbraukusi uz Baložiem, ciemos pie Aivara Graigsta. Aivars Graigsts ir Baložu komunālās saimniecības valdes loceklis, kurš ir atbildīgs par tīrību un kārtību Baložos. Paskatīsimies, kā tad viņam sokās. Nāc, Aivar, prieks tevi redzēt. Prieks. Tā, šeit sarūpēju nelielu dāvaniņu no Ferrus, ceru, ka noderēs. Paldies. Tad iebraucu Baložos un skatos, ka jums viss tik skaists, tīrs, sakopts. Varbūt var pastāstīt, kā jums sokās darbos ar Kyoto? Paldies, sokās labi. Pagājušā gada oktobra beigās mēs iepirkumā ieguvām tehniku, kas saucās traktors Kyoto, vienlaicīgi ar aprīkojumu, kur mēs iegādājamies. Tātad izmēģināts ir ziemā, kā jau pienākās, tas ir sniega šķūrēšanas lāpsta. Tagad notiek aktīvi slaucīšanas darbi, jeb tā saucamā birste, tiek birstēts viss. Kopumā esam apmierināti ar jūsu piegādāto tehniku. Ferrus bija tas, kas iedeva gan izdevīgāko cenu, gan arī atbilstoši tehniskajiem noteikumiem atbilstoši tehniku. Kā traktora tehnikas operators saka, tad viņš ir ļoti apmierināts ar tehniku. Uz šo dienu mums ir vairāk kā 270 motorstundas nostrādāts ar viņu. Varēja būt vēl klusāks. Vēl klusāk, lai vārdi jau nav tik skaļi jāgrūž. Tā kā es domāju, tas jau ir galvenais rādītājs, kā šo tehniku novērtē pats traktortehnikas vadītājs. Cik man zināms, tad papildus jums nāk vēl piekabīte un agrimaster pļaumašīna, kas būs paredzēti atkal attiecīgi vasaras darbiem. Jā, piekabīte mēs jau esam iemēģinājuši arī jau rudenī vedot lapas, kolociņu pļaumašīna. Tātad to mēs sāksim izmantot, tikko sāk parādīties zāle. Tātad pirmā apkope mums bija pēc reglamenta pēc 50 motorstundām. Ferrus servisa darbinieki atbrauca uz vietas, visus veicamos darbus paveica. Tas, kas mums ir pēc 50 motorstundām, tur jāiztīra kāds filtrs, un tās darbi, kas mums ir pēc jūsu instrukcijām jāveic, tos mēs veicam pašu spēkiem. Servis arī visnotaļ apmierina. Pie Ferrusa, tad gribu teikt, ka pārdevējs, kas tajā dienā bija un mūs iepazīstināja ar tehniku, bija ļoti zinošs. Ne tikai kā pārdevējs, bet pats galvenais bija ļoti zinošs tieši tehnikā. Un tad mums bija ko salīdzināt. Ja kādam no komunāla saimniecībām bija interesē mūsu atsauksmes, droši var griezties, neko lieku, nereklamēsim, bet to, ar ko mums ir saskara, kā teica mūsu traktortehnikas operators Māris, tad pagaidām viss ir vislabākajā kārtībā. Kā būs tālāk, to jau redzēsim. Paldies jums par sarunu. Paldies.